Hozejas 10. nodaļa. Izraels bija kā zaļojošs un sastīgojis kupls vīna koks, kas nesa savus augļus, bet jo vairāk viņam bija augļu, jo vairāk viņam bija sacelts ziedokļu svešiem dieviem. Un kur vien zeme bija labāka, tur viņi uzcēla skaistākos pielūgsmes stabus saviem elkiem. Viņu sirds ir jau sašķelta, tagad viņus drīz skars viņu grēku sods. Viņu ziedokļus sagraus un viņu pielūgsmes stabus iznīcinās. Jau tagad viņiem jāsaka, mums nav ķēniņa, jo mums nebija tā kunga bijības, ko mums tagad vairs arī ķēniņš var līdzēt. Viņi runā tukšus vārdus un zvēr veltīgi cits citam un slēdz derību savā starpā, tādēļ sodība uzzeļ, kā indīgas nezāles visās tīruma vagās. Samarijas iedzīvotājiem ir rūpes par Bet-avenas teļa tēlu. Samariešu tauta skumst šā tēla dēļ, un viņas elku priesteri trīs par savu varu un godību, jo tā viņiem zudīs. Tiešām šo pašu teļu aizvedīs uz Asīriju par dāvanu ķēniņam Jarebam. Efraims paliks kaunā, un Izraels sajutīs kaunu savu nodomu dēļ, jo Samarijas ķēniņš ir jau projām, izzusdams kā putas uz ūdens. Avenas kalnāji ir jau izpostīti. Tieši to dēļ jau arī Izraels apgrēkojās. Ērkšķi un daģi aug uz šo kalnāju ziedokļiem, un viņi teiks: jūs, kalni, pārklājiet mūs, un pakalniem krītiet uz mums. Kopš Gibejas dienām tu esi tiešām grēkojis, Izraēl, un tavi ļaudis tikpat grēcīgi palikuši joprojām, bet viņus pārņems nesaskaņas, kas būs negluži līdzīgas tām, kādas bija vērstas pret ļauniem ļaudīm Gibejā. Taču es pats viņus pārmācīšu pēc sava prāta, proti, lai tautas tiktu sapulcinātas pret viņiem, kad es viņus sodīšu viņu divēju noziegumu dēļ. Efraims ir kā labprāt pie kulšanas pieradis vērsis. Es viņam uzlikšu jūgu uz viņa daļā kakla. Es gribu jāt uz Efraima muguras, Jūdam būs art un Jēkabam ecēt, tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību. Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt to kungu, tiekams viņš nāktu un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Bet jūs sējat bezdievību un tādēļ pļausit ļaunumu un ēdīsit melu augļus, jo tu paļaujies uz savu ceļu un uz savu varonīgo karavīru pulku. Tad tavā tautā izcelsies liels kara troksnis, kas sagraus visus tavus apcietinājumus līdzīgi tam, kā citkārt Šalmans sagrāva Bet
Arbelu sadursmes laikā, kad drupās dabūja galu māte ar saviem bērniem. To pašu jūs piedzīvosit arī Bētelē, savas lielās nelietības dēļ. Proti, rīta ausmā dabūs galu Izrēla ķēniņš.